Sveicināti, skatītāji! Šī ir mūsu tikšanās pēdējā reize šajā gadā, un šajā raidījumā stāstīsim, kāds aizvadītais gads bijis Valmieras teātrim, ciemosimies pie unikāla sveču gatavotājas, preču zīmes radīts Valmieras novadā saņēmējs Ivetas Ozoliņas, un stāstīsim par to, kāpēc iedzīvotājiem būtu svarīgi dekorēties savā dzīves vietā. Tuvojoties gada noslēguma svētkiem, mēs rotājam savus namus un apkārtni ar mirdzošām gaismiņām, kas priecē acis un silda sirdi. Tāpat ir arī ar svecēm, kuras iededzam ne tikai adventas vainagos, bet arī ikdienā. Un tieši mīlestība pret svecēm valmieriete Iveta Ozola rosināja pamēģināt pašai tās izliet. Un nu jau viņai ir tapis savs sveču zīmols Harmony Candles. Iveta aizdedz vienu no pašas darinātajām svecēm, un saruna par tām var sākties. Nu jau kādu laiku Iveta sveces vairs nelēja savās mājās, bet gan darbnīcā Valmierā Beātas ielā, un sauc šo par savu dvēseles telpu, kurā viņa ļauj sev izpausties, eksperimentēt un radīt to, kas iepriecina gan pašu, gan citus. Sveces ļoti patīk, gaismai nepieciešama, labsajūtai un atmosfērai mājās, bet veikala svecēm ir tā parafīna, vaska detaļa, kurā ietekmēja manas, kas saka, veselības stāvokli, galvasāpes un deguna bloķēšanu, un tad es domāju, pamēģināšu pati, tā tīri priekš sevis iesākumā, bet tiklīdz tā pirmā svece tika izveidota un turēta rokās, tad tā sajūta man lika saprast, ka tas nebūs tikai priekš sevis, tas būs arī citiem. Sveces top no augu, sojas, kokosriekstu un palmu vaskiem. Iveta smeja, ka savā darbnīcā brīžiem jūtas kā ķīmiskajā laboratorijā. Visi procesi ir ļoti jāuzmana, jo ir temperatūras regulācija, ir aromātu aprēķināšana un pareizā temperatūrā jau pielietota. Tas ir tāds, kā man vīrs saka, ķīmiskā laboratorija. Tur nevar traucēt, tad, kad tas top. Īstais zīmola nosaukums Harmony Candles meklēts labu laiku, līdz Iveta to nosapņojusi un sapratusi, ka tieši harmonija ir īstais vārds tam, ko viņa šeit darbojoties saņem pati un dod citiem. Ivetas pārliecība ir, nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien, un atbilstoši tam viņa radījusi eņģeļu sveču līniju ar ciparu kombinācijām. Kaut kas jauns nāk, ir kaut kāds piedāvājums, un nevar izlemt, un pēkšņi redz konkrētu ciparu kombināciju, un šī kombinācija varētu būt tas vēstījums, ka ir jāriskē, kad ir jāmēģina. Šīs sveces ir tās, kuras arī tiešām tik visilgāk man nāca, jo man gribējās tieši atrast to pareizo pieeju, bet, kā es saku, ne katram šī svece būs tas uzmundrinājums, jo ne katrs tic tām enerģijām, jo ļoti bieži cilvēki saka, kad ko tu man te runā, tu pats veido savu dzīvi. Jā, tu veido dzīvi, bet šis jau nav tā kā, ko tev darīt vai ko nedarīt. Šis ir tā kā palīgs, tā kā motivācija nepadoties un iet uz priekšu. Tā kā pārsvarā sveces pērk dāvināšanai, tad visaktīvākā darbošanās norit rudenī, kad jāgatavojas gada nogales svētkiem. Tiesa daudz atpūsties nesenāk arī pēc tam, jo seko Valentīna diena un mātes diena. Valentīna dienai būs šāds te jaunums sirds rokā, kas būs no sojas vaska, un arī šis te tā kā ziedu pušķis. Es gatavojos vairākus mēnešus iepriekš, lai uz to konkrēto laiku būtu kaut kas jauns, un tad šeit arī rīt līdz vakaram principā sanāk būt, jo vajag izdarīt līdz galam. Iveta izveidojusi savu internetu veikalu, sadarbojas arī ar 2 mājražotāju veikaliem Strenčos un Raunā, turklāt produkcijas iesaiņojumu un papildina arī preču zīme, radīts Valmieras novadā. Un tas bija milzīgs gods saņemt šo preču zīmi, jo pirmkārt es esmu pirmā sveču veidotāja, kuru šos saņēma. Un otrkārt tas ir tā kā papildus iespēja nest Valmieras vārdu ārpus Valmieras, jo manas sveces dodas arī uz ārzemēm, uz Angliju, Nīderlandi, Vāciju, Itāliju. Iveta rīko arī meistarklases, par tām uzzināt var Harmony Candles sociālo tīklu kontos.
Un vēl daži praktiski padomi, lai sveces degtu skaisti. Tās nevajadzētu ilgi glabāt nededzinātas, jo vasks maina savu cietības pakāpi un vairāk tik labi nekūst. Bet lielākā apjoma dekoratīvās sveces būtu jādedzina ne mazāk kā 3 stundas. Svecē ir jāizdeg līdz sveces ārmalai, jo, ja dedzinās tikai pusstundu, tad nākamajā reizē viņi arī to diametra lielumu arī degs, viņi neizdegs līdz galam, un respektīvi tur atkal saīsinās svecītei mūžs, un viņi nedegs ražotāju norādīto laiku. Tāpat liesmiņu nevajadzētu nodzēst nobūšot, lai nerodas nepatīkama dūmošana, bet pirms katras nākamās iedegšanas dakti vajadzētu apgriezt. Ja šo te lieko oglekli nenogriež pirms katras nākamās dedzināšanas reizes, tad svece ir ļoti tāda liela. Tā sveces liesmiņa ir liela un ļoti nemierīga. Un līdz ar to, ka viņa ir nemierīga, tad viņa arī nedaudz tā kā kvēpo, kas respektīvi samazina sveces degšanas mūžu. Un atvadoties sveču darinātāji visiem novēlu. Dedziniet sveces, jo mums pasaule ir tik skarba, zinot, kas notiek apkārt, un sveces liesma ir tā, kas iedveš mieru un izgaismo to tumšo pusi.